Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar valsts policiju un autodrošības ekspertiem SIA Autonoms organizēja kādu preses konferenci ar visumā interesantiem paziņojumiem par to, kā tiek meklēti, atrasti un kontrolēti zakti auto piederumi, spoguļi vai lampas. Nu jā, droši vien tā pamatlieta, ko mēs gribējām akcentēt, kad kopš 2015. gada sākuma tehniskās apskates laikā mēs esam sākuši kontrolēt, kāda veida marķējums atrodas uz automobīļa spoguļa, kas tiek uzrādīts tehniskajā apskatē. Es teiktu, šis ir tāds ļoti veiksmīgs sadarbības modelis, kurš parāda, ka jo sadarbības ķēdīte ir stingrāka, jo rezultāts ir kvalitatīvāks. Pēc statistikas datiem mēs redzam, kad uzsākot šo sadarbību, ka tehniskās apskates laikā mēs sākām kontrolēt šo spoguļu marķējumu un pēc tam šo informāciju esam nosūtījuši valsts policijai tālākai rīcībai, automobīļu spoguļu zādzību skaits ir samazinājies vairāk nekā par 40%. Gribētu pievērst uzmanību auto vadītājiem un automobīļu īpašniekiem. Jums jau nav jābaidās, kas mainās tehniskās apskates laikā, jo faktiski jums kopumā tas tehniskās apskates procesu neietekmēs. Mūsu apskates darbinieks tehniskās apskates laikā pievērsīs uzmanību spoguļu marķējumam. Tas nozīmē, ja uz jūsu automašīnas uzstādītā spoguļa jūsu marķējums neatbilst jūsu automobīļa numuram, valsts reģistrācijas, vai arī neatbildīs jūsu automobīļa VIN numuram vai tā saucamajam šasīs numuram, tad tehniskās apskates darbinieks šo informāciju ievadīs reģistrā, un jūs šo informāciju varēsiet redzēt arī tehniskās apskates protokolā. Tālāk jūsu tehniskās apskates process no tā nemainīsies. Tātad vai nu jums būs pozitīvs rezultāts un jūs saņemsiet tehniskās apskates uzlīmi, vai nu iespējams jums būs automobīlam kaut kas vēl papildus jāsaremontē. Bet turpmāk šī informācija tiek nosūtīta valsts policijai, kur tad tālāk jau viņi veiks šo savu izmeklēšanu un noskaidros tālāko šīs te spoguļu izcelsmi. Tehniskajās apskatēs pievērsīs uzmanību un jūs informēs par to, ko mēs esam konstatējuši. Vai tikai spoguļus, vai tomēr arī lampas arī skatīsies? Šobrīd mēs esam fokusējušies uz spoguļiem, jo ļoti intensīvi ir tieši šo spoguļu zādzība. Iespējams, ar laiku mēs arī šo darbību paplašināsim. Vai sakarā ar šo jauno pārbaudu mainīsies tehniskās apskates cena? Gribu iepriecināt visus autovadītājus. Nē, šis pakalpojums ietilps tajā cenā, kāda mums ir noteikta, un tehniskās apskates cenrādes nav plānots, ka mainīsies tuvākajā laikā. Šodien preses konferences laikā es mēģināju atcerēties, cik gadus Autonoms jau nodarbojas ar marķēšanu, un tā pie precīza rezultāta pats arī nenonāca. 22 gadus. Tātad pieredze ir, kas ir būtiski mainījies par šiem gadiem, ir savādākas tehnoloģijas, tie gravējumi palikuši drošāki vai neiznīcināmi. Nu, redzīt, tātad pirms 22 gadiem galvenais mērķis bija automobīļa stikli, lukturi un iespējami daudz detaļas. Un tad mēs nedomājam par spoguļiem, jo spoguļus nezaga. Un patiesībā jau kādus 7-8 gadus šī problēma pastāv, jo zagļi ir sākuši zakt spoguļus, un pateicoties šai tendencē, šajā pilnajā standartā ir spoguļi nākuši klāt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē patiesībā spēju arī cita veida materiālus apstrādāt, jo spogulis ir kāds ļoti plāns. Ir sevišķi, ja mēs paņemsim visjaunākās mašīnas, aptumšojošie, apsildošie un vispārējās, tur spoguļa vai tā stikla daļa ir ļoti plāna. Reizēm tas pat nav stikls, tas ir plastikāts. Un līdz ar to mums jaunas tehnoloģijas vienkārši ir jādomā, ja? Bet tām ir jābūt. Un otrs, kas ir jaunākais šobrīd, ir lāzeru marķēšana. Un patiesībā man jāsaka, ka šī brīdī mēs jau testējam, mēs esam saņēmuši iekārtas, lāzeru marķēšanas iekārtas pārnēsājams, kas ir īpaši unikāls vispār kā tehnoloģija, jo parasti lāzeru marķējums ir tāds stacionārs marķējuma aprīkojums. Es atceros, savā laikā jums bija pa visu Latviju partneri, kas arī veic šo marķēšanu. Protams, tas notiek vairākās Latvijas pilsētās. Tā ir Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī mums ir partneri, Valmierā mums ir partneris. Līdz ar to skaidrs, ka tas pārklājums ir un cilvēkam, kas grib marķēt, nav jābrauc uz Rīgu.
brauktuvi ērtāk, drošāk un ātrāk. Pieklājība vieno! Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumu satiksmes negadījumā cietušā auto. Uzmanību, droni! Veikalā Motosports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Autopārvadātājs uz Latvijas ceļiem kontrolē ceļu policiju. Tā vismaz agrāk mēs viņus saucām. Šobrīd, Lots kungs, kā ir šī organizācija saucās, kas kontrolē autopārvadātājs? Tā nav organizācija, tas ir dienas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja autopārvadājuma nodaļa, kas 11. gadā pārņēma funkcijas no autotransporta inspekcijas un veids šobrīd tieši kontroli autopārvadājuma jomā. Faktiski šogad ir 5 gadi, kopš izpildīt šīs funkcijas. Kāda dinamika ir bijusi šo 5 gadu laikā? Dinamika bija vērsta uz attīstību. Protams, šī funkcija pārņemot tika sakārtotas metodes, tika pārņemti nepieciešami aprīkojumi, kas tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpat arī cilvēku skaits, kas veic kontroli, palielinās. Tā ka mēs šo kontroli spējam veikt aizvien intensīvāk. Vai jūs strādājat cauri diennakti, un cik daudz ekipāžas par Latviju, kā saka, strādā vienlaicīgi? Tātad autopārvadājuma nodaļas darbinieki ir visos reģionos, strādā 2 maiņās, gan pa dienu, gan pa naktīm, attiecīgi pēc grafika. Un, protams, Rīgas reģionā ir vairāk ekipāžu, bet arī katrā reģionā ir savas ekipāžas, kas to dara. Plus tiek veikti reidi kopā ar ceļu satiksmes uzraudzībā iesaistītiem policistiem, tā ka kontrole ir diezgan intensīva. Galvenie virzieni, protams, ir autopārvadājuma kontrole kā tāda, tātad tas ir kravas transporta pārbaude, kravas pārvadājuma pārbaude, tā ir pasažieru pārbaude. Un, protams, ka, lai pārbaudītu automobīļus, nepietiek tikai ar dokumentu pārbaudi, kas atbilstoši ārējiem Eiropas normatīvajiem aktiem, regulām un iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem Latvijā tiek veikta konkrēti pārbaudot tās pamatlietas, kas attiecās uz kravas pavadzīmēm, bet lielākā daļa uzmanības arī tiek vērsta tādām būtiskām lietām kā tahogrāfu atpūtas laika pārbaude. Tas ir viens no svarīgākajiem ceļu satiksmes drošības elementiem, tātad, lai vadītāji nebūtu noguruši pie stūres, lai būtu godīga konkurence. Nākamais būtiskais elements, tas ir transporta līdzekļu masas pārbaude, lai nav pārslodze, lai netiek bojāti ceļi. Vēl viena būtiska lieta, kas ir jāveic šeit nodaļai, tas ir viss saistīts ar bīstamo kravu pārvadājumiem, tātad ar ADR. Un nesen mēs ieviesām, parādījās tehnika, ka mēs varam arī pārbaudīt kaut kādas manipulācijas, kas ir izdarītas ar kravas automobīļiem, lai kaut kādā veidā slēptu to, kad tiek neievērots atpūtas laiks vai neievērots braukšanas ātrums un tādā veidā. Kur Latvijas reģioni ir, tā teiksim, tie zolīdākie, kur mazāk pārkāpumu? Ja te uzreiz jau uzminēt, ka Rīga tā noteikti ir visvairāk pārkāpumu. Nē, Rīga ir tāpēc, ka pirmkārt Rīgā ir vairāk kontrolējušu iestāžu. Rīgā ir koncentrēts lielākais transporta līdzekļu apgrozījums. Kaut gan arī Ventspils pusē un Liepājas pusē arī šīs pārbaudes ir ļoti intensīvas, jo mēs veicam gan uz ārējiem ceļiem, gan ostas teritorijā, kur bieži vien arī pati osta mums izsauc. Pamatā pārkāpumi tie ir tahogrāfi, atpūtas laika neievērošana un pārsvars. Jā, protams, absolūtais vairākums pārkāpumu saistīts tieši ar atpūtas laika nepildīšanu, pārkāpšanu tādā vai savādākā veidā un visu, kas saistīts ar vadītāju kontroles karšu neizmantošanu vai nepareizu izmantošanu, apzinātu, neapzinātu.
Bez tam, izejot no Eiropas Savienības normatīviem aktiem, mums ir pienākums arī pārbaudīt uzņēmumus, ko mēs darām aizvien intensīvāk. Un arī tur, veicot pārbaudes ar dokumentiem, tiek atklātas ļoti daudz pārkāpumu, kas saistīti tieši ar šo te braukšanas atpūtas režīmu neievērošanu. Vairāk ir ārzemnieki, kas grēko vai musēji? Nē, protams, ka grēko gan tie, bet arī ārzemnieku kontrole tiek nodrošināta. Mums ir iespēja veikt garantijas naudas, līdz ar to ārzemnieki konstatēt pārkāpumus, praktiski lielākoties uzreiz apmaksā viņiem piespriestos sodus. Daudz mūsu valsts iedzīvotāji devušies uz ārzemēm strādāt, bet vai visi ir sakārtojuši savas attiecības ar octa apdrošināšanu? Protams, ja cilvēki dodās tikai uz atvaļinājumu braucienu, tad, protams, nekāda īpaša vajadzība kaut ko darīt nav, jo šī te paša OCTA polise, ko jūs iegādājaties Latvijā, tā ir spēkā visā Eiropas ekonomiskā zonā. Bet, protams, tas gadījums, ko jūs pieminat par braukšanu strādāt, tā jau ir ilgstoši uzturēšanās ārvalstīs, un tad, protams, atkarībā no tās likumdošanas, kuri katrā valstī ir jāpāreģistrē transporta līdzeklis. Caurmērā tas svārstās no 3 līdz 6 mēnešiem. Tas ir tas periods, kad jau tiešām ir obligāti jāpāreģistrē automobīls, un pēc tam arī viņš attiecīgi tajā valstī jāapdrošina. Kā tad mūsu tautieši dara pamatā? Principā cilvēki ir dažādi, bet, diemžēl ir diezgan liels problēmas, ka cilvēki vai aizmirst, vai varbūt tās uzskatot, ka OCTA apdrošināšana šeit Latvijā ir krietni lētāk nekā ārvalstīs, necenšas to visu nokārtot līdz galam. Un, protams, tās sekas ir nepatīkams, jo transporta līdzeklis netiek attiecīgi apdrošināts, tad iestājās visas tās sekas, kas ir pret tiem, kas neapdrošinās. Un šeit varbūt Latvijā mums tās sekas nav tik lielas, tīri, es domāju, no soda viedokļa, kā piemēram Anglijā, kur, teiksim, tie sodi ir ievērojami, piemēram, par tādā brīdī, kad noķer automašīnu uz ceļa, un nav apdrošināšanas, tad uzreiz ir 100 līdz 200 mārciņu sods. Mašīna tiek aizvilkt uz šo te maksas stāvvietu. Par katru dienu ir jāmaksā, manuprāt, kāds 20 mārciņas. Pēc tam vēl tā mašīna jāizņem ārā, kad tu esi pierādījis vai apdrošinājis savu civiltiesku atbildību, tie vēl kādi 150 mārciņas. Principā, ja tā mašīna netiek saulēcīgi izņemta no šīs stāvvietas, tad viņi var tikt arī utilizēta vai pārdot. Tā kā tur joki mazi, un līdz ar to, teiksim, divreiz jāpadomā, kādā veidā, teiksim, tad būtu pareizi rīkoties. Vai pamatā tā ir Lielbritānijā šī problēma, vai, teiksim, Vācijā, Beļģijā un citajās valstīs ir līdzīgi? Jāsaka, ka Lielbritānijā, teiksim, Īrijā, šī problēma ir lielāka. Tur šis gadījumu skaits ir lielāks, un es pieļauju tāpēc, ka tur Latvijas iedzīvotājiem varbūt vieglāk ir dzīvot un strādāt, jo tur tā valoda ir angļu valoda, kas tomēr ir vairāk ierasta mūsu cilvēkiem. Bet es nevaru pateikt, ka tas nav kaut kādās citās valstīs. Piemēram, tikko parakstīja viena atlīdzību lieta, kur mēs izmaksājām drusku vairāk kā 30 000, tad cilvēks bez apdrošināšanas bija iebraucis nožilgošajā barjerā. Protams, teiksim, pirmkārt jau tas ir tas par to, ka viņam pašam gala rezultātā būs jāmaksā par nodarītiem zaudējumiem, plus vēl, teiksim, tas, ka, ja viņš nav bijis apdrošinājies, un nav ievērojis Nīderlandes likumdošanu, tad atkal jāskatās, kāda tad soda ir viņam šajā gadījumā. Bet kā pareizi cilvēkam būtu jārīkojās, ja viņš dodas tagad strādāt uz ārzemēm? Absolūti pareizs jautājums. Tādā veidā, ka mums visiem būtu jāskatās uz to lietu. Un, protams, neviens neliedz cilvēkam doties dzīvot ārvalstīs, viņš var ņemt arī savu mašīnu līdzi, bet, protams, viņam ir jāpērk šī obligāta apdrošināšana, kas ir tajā konkrētā valstī. Tad pēc 3 vai pēc 6 mēnešiem atkarībā no konkrētās valsts. Un, savukārt, ja viņš grib paņemt sev līdzi šo apdrošināšanas vēsturi, to, ka viņš, piemēram, Latvijā ir daudzus gadus braucis bez avārijas, tad viņš var pieprasīt LTAB, tad mūsu apdrošināšanas birojā šo izziņu par apdrošināšanas vēsturi. Un tad tur viņam tiks ar pastu nosūtīt šī izziņa par viņa personas datiem. Un savukārt tās valsts apdrošinātājs, kas tālāk apdrošinās šo klientu, viņš jau pēc šīs apdrošināšanas vēstures redzēs, ka, piemēram, šis klients ir ļoti vērtīgs apdrošinātājiem, tad nav iekļuvis jau daudzus gadus negadījumos, un droši vien, kad arī citā valstī viņam tā samaksa par polisi būs krietni zemāka par tādu klientu, kurš, piemēram, nevarēs uzrādīt nekādu apdrošināšanas vēsturi. Jāsaka, ka arī tās izziņas ir
pasargātas no viltojumiem, jo tās valsts apdrošinātājs, kad viņš vēlās, piemēram, pārbaudīt, jo, dokuments jau var būt arī viltots, viņi var ieiet mūsu mājaslapā pēc tā autorizācijas koda, kas tiek izdrukāts uz izziņas. Viņi redz arī, ka šī izziņa nav nekāds viltojums, ja ka tā tiešām ir patiesa apdrošināšanas vēsture. Tātad, lai šo izziņu saņemtu, to var izdarīt internetā, ja jānāk pašam uz biroju Lomonosova ielā. Jāsaka, ka mēs arī tā kā ejam laikam līdzi, ja, un, protams, to var izdarīt visu internetā, ja jūs atverat mūsu mājaslapu, tur ir attiecīgā aile pieprasīt izziņu par apdrošināšanas vēsturi, jūs ieiet iekšā, jums ir jāizpilda tad attiecīgi dati par sevīm, ja, un tad tur vienlaicīgi, tā kā jūs nodosiet tos datus par sevīm un arī norādīsiet, kur jūs šo te izziņu vēlaties saņemt, varbūt tas jau šeit ārvalstīs uzreiz jau, tad jums tiks pārsūtīts rēķins, ja, un jūs to rēķinu apmaksāsiet, un no tā brīža jau savukārt tiks gatavot izziņa un nosūtīta atbilstoši uz to adresi, ko jūs būsiet norādījis. Cik ilgu laiku aizņem šādas izziņas saņemšana? Caurmērā šīs izziņas sagatavošana aizņem 15 dienas, bet var arī nedaudz par nelielu papildus samaksu, ja, šo te procesu pātrināt, ja tas ir 5 dienu laikā, ja, tā kā atkarībā no tā, cik cilvēkam tas ir svarīgi saņemt šo te izziņu ātri. Un jāsaka, ka tās izmaksas ir ļoti niecīgas, ja tas vairāk ir par tā dokumentu tieši sagatavošanu, jo mēs saprotam, ka cilvēkam šī te izziņa ārvalstīs tiešām var noderēt. Un bieži jums nāk šādas izziņas sniegt? Jāsaka, ka drusciņi tas skaits ir samazinājies, laikam tas lielais vilnis, kad cilvēki brauc tieši uz ārzemēm strādāt, ir samazinājies. Mums, piemēram, pa pagājušo gadu bija gandrīz 1500 izziņas. Autovadītāji, pirms griezies pa labi, paskaties spogulī un dod ceļu velosipēdistiem, kuri brauc taisni. Viņiem ir priekšroka. Pieklājība vieno. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Vai raķetes Līgo svētku salūtam nopirki? Ak, nē, neraizējies. Lai tev nebūtu jābrauc 43 km līdz Ciemupei, firma Aldi atvērusi jaunu veikalu salūts.lv Rīgā, Matīs ielā 103A, priecīgus Līgo. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi, firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klātnācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Domāju, ka es nekļūdīšos, ja teikšu, ka šobrīd atrodamies firmas Binders pašā nopietnākajā šobrīd objektā, kur tiek gatavot biķernieku trasē, rallycrossam trase priekš pasaules čempionātu. Pat 100 dienas laikam vairs nav palikuši līdz šim pasākumam līdz 2.3. oktobrim. Ko mēs šodien te labi redzam? Vispirms jāapstiprina tas, ka šis objekts ir ļoti nopietns. Un par cik vēl šo sezonu ir plānots ļoti nopietnas tehnisko sportu veidu sacīksts, tad darbs ir saspringts, strādājam pagarinātas maiņas. Un plānotie darbi, kas mums ir jāpabeidz jau līdz 17. jūlijam, lai vēl šogad var autobraucēju uzstartēt. Šobrīd var pateikt, ka notiek viens no tādiem svarīgiem tehnoloģiskiem procesiem. Ir speciāla seguma uzklāšana no minerālu materiāliem. Tātad tas ir šembu 011 maisījums ar cementu, jo saskaņā ar FIB noteikumiem rallycross trasē jābūt divējādi segumam, asfaltam un šo minerālu materiālu segumam. Par to precīzi kādus darbus šodien veids ceļbūves firma Binders rallycross trases izbūvē.
Par to, Oskar, pastāst mums lūdzu. Šodien mēs veicam RKT seguma, jeb minerālu materiālu maisījumu kopā ar cementu eksperimentālā posma izbūvi. Tas mums pašiem ir kaut kas jauns, attiecīgi arī pasūtītājiem, un es pieņemu, ka arī Latvijā tāds mazliet neredzētāks segums nav mūsu ikdiena. Līdz ar to šobrīd veicam, man aiz muguras ir redzams ar 2 ieklājējiem, šī eksperimentālā posma ieklāšanu. Praktiski plānojas ieklāt viņu visu dienas garumā, aptuveni 900 kvadrātmetru teritorijā. Vēlāk veiksim laboratoriskās pārbaudes, lai noteiktu materiālu stiprību, līdzenumu un visas pārējās lietas. Attiecīgi, ja pasūtītājiem nebūs iebildumu un materiāli eksperimentālais izbūvētais posms atbildīs visām projektu prasībām, tad pēc Jāņiem plānojās galvenā meža posma lielākās daļas izbūve. Arī ar šo pašu minerālu materiālu, akmeņa cementu? Jā, arī meža posmā 500 metru garumā plānojās minerālu materiālu maisījumu izbūve kopā ar cementu. Tas būs tas grants posms, tas rallycrossa. Atliek atzīmēt, ka izgājušā reize mēs ar jums tikāmies šeit, kad ar sportistu palīdzību tika uztaisīt tramplīnu. Jā, bija tāda lieta, mums bija tramplīna tā kā testi, piedalījās rallycross braucēji, attiecīgi mēs veicām tramplīnu uzlabojumus, lai tramplīni būtu gan labāk skatītājiem, vizuāli skatāmāki, un lai sacīgs būtu interesantāks, attiecīgi arī kartodromā 2 šos tramplīnus koriģējām, šobrīd uz vienu no tām tiek veikta RKT seguma izbūve. Biķernieku kompleksajā sporta bāzes arī šajā projektā tiks uzstādīti FIA prasībām atbilstoši aprīkojumi. Tas ir tā kā modernākās aprīkojuma tehnoloģijas, gan tiesnešu posteņi, gan barjeras, gan arī aizsargžoks ar visiem tiesnešu atvērumiem, un viņš atbilst visām FIA prasībām, un žoks mums tiek piegādāts no Šveices, un barjeras ir sadarbībā ar Vācijas uzņēmumu. Taču Biķernieku kompleksā sporta bāze nav vienīgais objekts. Binderam ir vēl daudz nozīmīgi objekti. Jā, paralēli mēs strādājam arī pamatā uz Latvijas valsts ceļu pasūtītiem objektiem, kā arī uz pašvaldību pasūtītiem objektiem. Vienu gan es gribu atzīmēt, kad salīdzinoši šī sezona iesākās vēlu, jo laicīgi mēs varējām turpināt darbus tajās saucamajos pārējošos objektos, kas gan salīdzinot ar citām sezonām nebija sevišķi daudz. Tātad mēs strādājām, varējām atsākt darbus autoceļā A11, Liepāja-Rucava, varējām atsākt darbus uz autoceļā A13 posmā Daugavpils-Špoģi, bet pārējos jaunajos objektos darbs tikko ir sākušies, faktiski līgumi tika noslēgti tikai pašās maija beigās, tāpēc neierasti vēlu ir tā nopietni sākusies sezona šogad. Un tie konkrēti būtu objekti? No jaunajiem objektiem, kuros šobrīd notiek darba uzsākšana un tikko līguma parakstīti, ir jāmin kā viens no svarīgākajiem, protams, autoceļš A3, Valmiera-Valka, 2 apļu pārbūve. Kopējais garums pārbūvētiem ceļam būs 19 km. Mēs pacentīsimies šogad veikt maksimāli daudz, kaut gan pēc līguma jāpabeidz tikai nākošu gadu, bet tehniskas iespējas mums atļauj pabeigt darbu ātrāk, to mēs arī darīsim. Un vēl gribu atzīmēt, ka mēs esam uzsākuši Malkalnes prospektu pārbūvi Ogrē, tas ir Ogres pašvaldības pasūtījums, vairāki posmi uz A6, tātad no pagriezienas uz aizkraukli līdz Koknes aplim, līdz Pļaviņām, un arī no Jersikas līdz posmam pagrieziens uz Nīdzgali, kur sākās šīs 4 joslas uz Daugavpili. Turpinām vēl arī darbu Lietuvas virzienā Medumos, kurš arī jāpabeidz augustā. Praktiski šie tādi patreiz nozīmīgākie objekti, kuros mēs strādājam. Automoto raidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat Prizma lielveikalos.